SMS kredīta futbola virslīgas 5. kārtas vārtu top sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. 5. kārtā 5 skaisti vārti. Vispirms Kristaps Grebis. Rīgas Daugava uzbrūk, Nikolais Kozačuks aizbēg no aizsargiem un precīzi centrē Kristapam Grebim, bet Kristaps spēlē ar galvu, augstasinīgi un precīzi. 4. vietā Mantas Savenas. Rīgas Daugavai jāizpilda soda sitiens, to dara Mantas Savenas. Un kā viņš to izdara? Eleganti, precīzi sitiens vārtu stūrī. Topa trīnieku iesāk Andrejs Kovaļovs no Daugavpils Daugavas. Andrejs vispirms ļoti laicīgi pieslēdzas uzbrukumam, bet tad ar negaidītu un spēcīgu sitienu ieraida bumbu vārtos, pārsteidzot pretinieku vārtsargu. 2. vietā Jurģis Kalns. Jo šķiet, ka Liepājas Metalurgu uzbrukums ir mazliet iestrēdzis, bet bumba nonāk pie Kalna, kurš daudz nedomājot uzreiz no gaisa sīt. Un vārtsargam atliek tikai noraudzīties, kā bumba lido viņam pāri un ielido vārtos. Bet kārtas skaistākie vārti šoreiz skonto pārstāvim Valērijam Šabalam. Ļoti labi nospēlē Vladislavs Gabovs, viņš atdod precīzu piespēli Šabalam, bet Valērijs darbojas ātri, pārliecinoši un efektīgi. Teicams sitiens vārtu augšējā stūrī, bez variantiem vārtsargam. Top veidots sadarbībā ar specializēto futbola preču veikalu BOL. Līdz nākamajai kārtai.